pasākumu vienu no vaininiekiem. Tas ir ātruma festivāla Rallijas Kurzeme direktors Uldis Miļevskis. Uldi, lūdzu! Rallijas Kurzeme 2011 ātruma festivāla. Daudz līvs ar aplausiem pagājušā gada ātrākais Liepājas pilsētā. Bet vairāk kā 100 kilometrus Liepājas rajona ceļos pagājušā gadā mēroja arī rallisti. Un rallija ieskaitē uzvarētājs bija neviens cits kā Igaunis Georgs Gross un Raigo Molders. Un viņi arī tūlītās brauks uz starta estakādas. Sagaidām ar aplausiem. Pagājušā gada Rallija Kurzeme 2011 uzvarētāji. Georgs Gross, Raigo Molders. Georg, this is not first time you are in Rallija Kurzeme. How you evaluate this rally and why do you come here every year? Yeah, good rally. Special stations are really interesting and we like here. And good competition also. It's nice to be here. Georgs atbild, ka viņš labprāt brauc uz Kurzemes rallijas, jo viņam patīk Kurzemes rallija ātrumposma, šeit ir stīvas sacensības, viņam šeit patīk atrasties. Do you like Liepāja girls also? Excuse me? Do you like Liepāja girls? Of course, like. Jā. Georgs Gross, Raigo Molders, 2010. gada Rallija Kurzeme uzvarētāji. Pasākums ir izvērties tiešām plašs, viņiem ir ļoti senas tradīcijas, ja no 1965. gada. Un tas ir nozīmīgs notikums ne tikai Liepājas mērogā, bet arī valsts mērogā. Un tāpēc es vēlētos uz šīs skatuves, uz šīs starta estakādas aicināt Liepājas mēru Uldi Sēstu un Latvijas valsts prezidentu Andru Bērziņu. Rallija mums šodien pa zemes rifo un esiet uzmanīgi šajā trasē, klausiet, ko saka tiesneši, vērojiet šo jauko pasākumu un baudiet šīs dienas Liepājā. Un tagad vārds Latvijas valsts prezidentam Andrim Bērziņam. Paldies par iespēju būt Liepājā. Jūs mērķis jau tā ļoti pieticīgi izteica. Viņš man izvadāja par tik daudz vietām un iepazīstināja ar tik daudz lietām. Un es varu droši teikt, ka man tā sajūta palika tāda, ka Liepāja ir modusies no naudas un viņa savu vietu Latvijā un ne tikai Latvijā vēl parādīt. Jo viss, kas tiek darīts, rāda, ka tiek darīts priekš ilglaicīgas attīstības. Un man no rīta klausoties rādio pārsteidz arī šis pasākums, kur es esmu tā nejauši iekļūt par viesu, ka viņš cauri gadiem ejot, piestājot, ir kļūst par šis nozīmīgi pasākumu. Un ja vēl paliek ar to laiku kopā, tad tas man šķiet nekas labāks nevar būt. Un tas, kas jums te paredzams, es jums novēlu visiem labi atpūsties un, protams, visiem braucējiem labu ceļavēju un neaizmirst, ka viņi nav vieni. Lai veicās visiem! Kurzeme 2011, ātruma festivāls Rallijas Kurzeme 2011 ir atklāts. Šodien un rīt jūs gaida daudz patīkamu un emocionālu mirkļu. Ne tikai Liepājas ielās, bet arī Liepājas apkārtnes grantētajos ceļos. Šovakar Rallija klasika saldaiceļi. Tas ir tāds īpašs gadījums. Veiksmīgi jums šīs divas dienas un tiekamies rītvakar šeit pat, šajā pašā vietā Rallija apbalvošanas ceremonijā. Pirmajā piegājienā, protams, ka patīk.
Nu, bet viņam būs daudz citu lietu, par ko būtu jādomā. Nu, starp citu, tiem, kuri pēc rallija vēl vēlēsies Liepājā tev kaut ko interesantu atklāt, tāda iespēja būs. Mēs šobrīd ar 202. numuru un diezgan pavatīgu troksni trasē jau dotas rovu, jeb ceļa klases braucēju pārstāvji. Automobīlu nav vajadzīgs sporta mašīna, nu, tur ir citu nosacījumu un citu darīšana. Savukārt ar 204. numuru šobrīd Armāns Lazniņš Itars Silīgs no komandas Arsenal. Un jāsaka, viena no ļoti eksotiska tehnika, kas varētu publikai ļoti patīk. Bet šī nav pat eksotiskākā tehnika, ko šodien redzēsiet. Varētu būt vēl pašās beigās tā teikt saldais ēdiens. Vērtais labais Vilnis un Zana Freji. Jā, nu redz, ģimenes pasākums, tēvs ar meitu. Jāsaka, Vilnim ir ļoti liela pieredze autosportā, kurā viņš ir jau no 1979. gada. No savulaik pat arī rallija rīkotājs ir bijis kādi ļoti tā epizodiski Artūrs brauc. Man šķiet, ka viņš vispār dzīvo tā kā pa pusē Rīgā un pa pusē Londonā. Un tas ir Silvers Semers un Alans Mārs. Sava 1600 jāņemas, nu, kā jau teicu, ļoti pieredzējis ekipāžu, tādēļ viņi arī tiek likti rallija priekšgalā, jo šīm ekipāžām ļoti liela atbildība. Viņām ir jābrīdina braucēji, skatītāji, visu par to. Tā kā viņi diezgan satraukušies vispār šo pasākumu. Tātad viņiem ir 216. numurs. 216. numuru mums šodien startē Ronalds Jurgensons. Bet, nu, tā klasa ir, un žiguļi tur ir tā diezgan parasta lieta. Rainers Mevs un Evarī Jaulajas. Viņš pārstāv Skandiju rallija komandu, lai cik tas nebūtu interesanti, latviešu komandu. Viņu īpašumā šobrīd ne, bet, nu, teiksim, valdījumā ir Lancer Evo 10 R4. Un šis ir šobrīd Latvijas čempionātā 3. vieta. Nu, te tīri matemātiski ir tā, ka... Nu, viena no zivīgākajiem latviešu braucējiem, jāsaka, Latvijas čempionātā ir 2. vieta, ir Georgijas Dolfs. Braukt vienkārši nevar. Un, protams, ka viņa milzīgā pieredze ļauj viņam arī Latvijā braukt ļoti ātri atšķirībā no citiem somu pilotiem. Un tur grūti viņam ies tikai tādēļ, ka lūk vēl viens ārkārtīgi izskatu uzvarētājs, Georgs Gross ar Vaigo Bilderu Igaunijā. Jā, grūti viņiem ir pārbraukt pārtais startesa kādēļ mašīnas apstarojumu īpatnīgi vietas ieguvēji. Un šobrīd pirmajā cīņā Igaunas čempionātā Vorobjovs ar Guntaru Zicānu. 8. numurs viņa mašīnai, nu, N4 grupa. Brokens Weber. Viens no pasaules spītas vīriem, kas tikko no pasaules rallija ceļiem, 29. numurs Egons Kauris. Tikko no Latvijas pasaules čempionāta posma, ja es te pirmīt jau pieminēju, pasaules VRC akadēmija, tad šis lūk bija VRC akadēmijas līderis, piedāvām neapstrīdams līderis līdz Latvijas posmam, kurā viņš, diemžēl, kā jau tipisks igauns, nevarēja piemēroties asfalta ceļiem un zaudēja uzvarētājam īru jaunajai superzvaigznei Kreigam Brīnam 4,28 minūtes vienkārši drausmīgs zaudējums. Nu, nākamajā posmā Francijā, es domāju, ka Egonam neies labāk, vai arī viņš pārstāv Playboy Estonija rallija komandu. Tur arī būs asfalts. Tas nozīmē, ka zvērīgs fināls ir sagaidāms Lielbritānijas rallijā, kur Kreigs Brīns citīsies par uzvaru tieši ar Egonu Kauru. Viņš ir 1987. gadā Pērnavā, un šobrīd Stāvolīns viņš brauc. Vitāls Koranovs, viņš citīsies par uzvaru tieši ar Egonu Kauru. Viņš ir 1987. gadā Pērnavā, un šobrīd Stāvolīns viņš brauc. Vitāls Koranovs, viņš
Vītauks Četbulis, 30. numurs ekipāžai un pārstāv komandā. Tas ir arī ārkārtīgi nopietni pieeja ralli braukšanai, izmantot modernās tehnoloģijas, datoru sistēmu, analīzē, kā piemēram rezultātu. 36. numurs startē Aleksejs Šemets un Andrejs Tukovs. Automoto projektai komandai. Tas, kā lietuviešu nosaukums, tas nekas, ekipāža ir Krievijas. Jāsaka, pagājušajā sezonā Aleksejs brauc, ja tā var teikt, visur un nekur. Bija ļoti grūti nofiksēt, kurā čempionātā viņš brauc pēc rezultātu. Kad jūs sacīt Krievijā. Tas tiešām viņam ir milzu plus. Vienīgā problēma viņam rallī dzīvē esot visas mašīnas, un šim esot bijuši pārāk lēni. Akadēmija, un tur, protams, ka tad ir jābrauc ar tādām mašīnām, ar kurām tur startē. Viņam 18 vēl tikai būs novembrī, viņš ir no Maskavas, sācis braukt 12 gados, varētu teikt, ka diezgan vēl priekš mūsdienām. Patīk viņam basketbols, tad viņš kādreiz Maskavas Dinamo ir nopietni spēlējis uz basketbolu, un, ļoti daudz cilvēku braucējs. 33. numurs. Mārtiņš un Andris Kakauski. Arī Latvijā ļoti mīkins pretinieks un ar 35. numuru Vasilijs Grādīns un Georgijs Droškins. Tā, es te tevi minēju par to 10 metru variantu. Kilometrā Ukraiņu ekipāžām un klasiskās Ukraiņu karo krāsās Sana Mūza Alīko.
pāri samats prom.
sāko stopīt šeit servis parkā. Starta līnija. Un tad sekošu kvadrātīgi. Braucot šādos ātrumposmos var sataisīt lielas problēmas, jo tā mašīna ir ļoti sarežģīta. Daudz vietas nav, cik nu ir tie ceļi patīk, ka arī viņi brauc.